Un tad mēs aizgājām kādu gabaliņu no skrienas un izdomājām aizskriet prom no Tomas. Mēs tā arī izdarījām. Skrējām, gājām 20 km. Līdz Ineša ezeram. 26, nu jā, 20 pēc tam vēl 6 novilkām. Jā, bet tur mēs vairs neskrējām. Mēs tad mierīgi gājām un sameklējām normālu vietu pie Ineša ezera. Nē. Autobus pietur. Labi, ka menti mūs 3:15 minūtēs šorīt pamodināja. Nē, es gribēju teikt par to, ka mēs tur uz Lomas gājām. To? Nu, privāti salīdzinoši normāla vieta. Privāti īpašumā mēs bijām. Taču. Par cik tagad pūkstens? Tagad ir bez 26. Baigi vēl. Jā, mēs aizgājām, paraudājām, estrādēt. Nē, mēs tur paēdām. Un vecs cīsīs sēdām šodien ļoti pirdienāki. Taču Tomas tev arī nāk, es dzirdu. Taču, kas notika? Ķipa plāns bija pa nakti iet, cik tālu varētu, mēs tur kaut kur būtu priekšā iznākuši. Mēs aizgājām kādus 300 metrus, līdz mēs ieraudzījām smuku pieturu, kur droši nelītu virsū. Mēs nolēmām uz lāviņas tur gulēt, bija baiglabā, bet baiglabā. 3 stundas. Tieši sanāca šitā te madracīša platumā. Es vienīgais izvilku guļamais, pārējā gulēja bez. Mēs ar šo telpas materiālu apsadot. Iekšā baigi sakondensējās un naktī augsts palika. Mēs norunājām 3 stundas gulēt. Jāni noskanēja modinātājs. Noskanēja modinātājs, es atliku. Pagāja 15 minūtes un Kā es jau vienmēr. būtu atlicis vēl vienreiz, bet mums ļoti paveicās. Piebrauc pašvaldības policija. Nē, pašvaldu valsts policija tā. Valsts policija. Nu labi. Un es uzreiz, viņi zina, kā pietojās ritīgi, vēl luk tur viens acīs, uzreiz augšā apsēžos. Šeit tur, hotels vai kempings? Viesnīca, nu labi. Mēs tādi, it kā jau vajadzēja teikt pietur, ja, bet nē, mēs tāds atpūšamies bišķi, atpūšamies. Jānis tur kaut ko saka. Mēs tās... Nu jā, tādējās uzpusīs, kurien mēs ejam. Tagad mēs esam 33 km no Madonas uz Madonas šoseju. Un saule uz pirms brīža. Čīs tikko. Labi, nesen jau. Ceļzīmes vēl norasojuši. Kās? Jā, kaut arī saules spīd virsū. Nu, primēr, tas arī viss, karoči, un domājam šodien Moška līdz Barkavai aiziet. Bet, nu, redzēs, kā tur sanāk. 60 kilometriem. Gan jau izklīdīs. Jā, tur būs sutoņi. Tur arī viena malka. Nevar sēdēt. Nevar priekšpalikt, tur ir benskūp kopā. Karoči. Kur mēs esam un tā, jā? Nē, nu jā, nu mēs benzīntākā bijām. Jā, benzīntākā. 19 km. Madonas. Pulkstens ir 12. Nu, mēs benzīntākā baigi ilgi uzkavējāmies vienkārši. Pulkstens 12. Atlikuši kaut kādi 18 km līdz Madonai. Plāns tālākais. Aiziet līdz Madonai. Iziet cauri Madonai. Un tad uz Barkavas pusi. Nu, nezinu, cik tālu šodien sanāks. Bet, nu, primērna tā, nu. Varbūt visu nakti un
Varbūt visu nakti un 60 km vienkārši vienā dienā. Noiet. Pat īstenībā 60, ne, sanāk 60. Visu nakti iet un šonakt līdz Lubānam aiziet. Tas tiešām būtu izšķiroši. Tas būtu diezgan izšķiroši. Jā. Palikt pa naktī, bet putnu vērošanas tornī. Paliksim pa nakti putnu vērošanas tornī. Un bišķiņi novirz no sākotnējā plāna, jā. Tik tālu gar ezeru, kā bija paredzēts, neiesim. Aiziesim tīri līdz ezeram. Uzkāpsim tornī. Droši, jā. Tur paliksim pa nakti. Tad kāpsim no rīta lejā un iesim uz vaļa krāniem. Vilcienu. Nē, nu jā, nu es saku, nu iesim cik tālu varēsim. Jā. Šāk tev mēs izdarīt attiecīgi šaliņu. Esam autobusā un braucam no Madonas. Karoči, sūdīgi. Jānis ritīgi dusmīgs. Īstenībā jā. Tagad smaidu, jo es izdzēru jau 2 alus. Cerams, ka mēs kaut kur autostā piestāsim, es nopirkšu vēl tādu 2. Kaut pēc 10 km pirms Madonas. Man kāja attiecās pilnīgi, iekāpa autobusā, kaut kādu nostupēju. Aizbrauc ar autobusu līdz Madonai. Sagaidīju tur Jānu, sagaidīju Kārli. Un tad, viena lieta noved pie otras, un beigās aizbraucu visu mājās. Sākumā bija domāts iesdraukt tikai mājās, bet beigās visi aizbrauc mājās. Un pēc tam vēl tieši tagad bijām nopirkuši autobusu biļetes, tad Jāna man nāca īziņa, ka mūs gaida gan Lubānā, gan Barkavā, jā. Tur iespējams varētu izvest laivu, jā. Tur sivis iedod nomedīt. Tam līdzīgi mums izkuldīt vēl. Tagad mēs 4 km no Pļaujiņām braucam mājās. Jau Pļaujiņās to ir? 4 km līdz Pļaujiņām. Jā, karoši, lieliski. Pusi mājā, Kroči, es Rīgā. gribētu nobeigt savu stāstāmā. Nē, nebūs. Rīgā būs 10. Es domāju, ka normāli atdraugi iznāks. Rīgā būs 10. droši vien. Kā jūties, Kārli? Tikko izglābies no saules dūriena, bet varbūt vēl ir, jā. Es nezinu, bet, šovakar ne īsti slimnīca, ne īsti Lubāns. Es tā kā nesaprotu, kā justies. Es nezinu. Es izmāju sūdīgi. Vismaz tā izskatās. Nē, es sāku veseļoties. Var redzēt, tur kaut ko neredz. Nevajag redzēt, nevajag. Tas nav bērniem pamats. Labi, apmēram tā. Beigās parādīšu. Labi, neko.